Lai pārveitot šo zāles pļāvēju, man tam ir jāpieliek spēks. Bet ir svarīgi arī atzīmēt, ka spēks iedarbojas arī uz mani. Es to varu parādīt, mēģinot stumt zāles pļāvēju neatbalstoties, piemēram, stāvot uz vienas kājas. Jūs varat to zināt kā Ņūtona trešo kustības likumu, kur katrai darbībai ir vienāda un pretēja reakcija. Pielietojot Ņūtona otro kustības likumu, kur spēks ir vienāds ar masu reizināt ar pātrinājumu, mēs varam aprēķināt katru objekta relatīvo pātrinājumu. Ja mēs ignorējam visas berzes spēkus, piemēram, berzes spēkus starp zāles pļāvēju ritiņiem un zemi, un ja zāles pļāvēja masa būtu tāda pati kā manējā, mēs abi pātrinātos ar vienādu pātrinājumu pretējos virzienos. Tiklīdz manas rokas atlaiž zāles pļāvēja stūri, spēks starp mums beidzas, un arī pātrinājums abos virzienos beidzas. Bet mums abiem būs gala ātrums, ar kuru mēs kustēsimies katrs savā virzienā. Un mēs patiesībā varam aprēķināt relatīvo ātrumu starp mums, izmantojot impulsa nezūdamības likumu. Mēs aprēķinām impulsu reizinot objekta masu ar tā ātrumu. Un piemērojot impulsa nezūdamības likumu šim piemēram, mēs varam teikt, ka zāles pļāvēja gala impulss ir vienāds ar manu gala impulsu. Tagad es zinu savu masu, tāpēc es patiesībā varu aprēķināt ātrumu, ar kādu man atspiedīs atpakaļ, atkarībā no tā, vai es izmantoju ļoti smagu objektu, piemēram, šo zāles pļāvēju, kas kustās ļoti lēni, vai ļoti vieglu objektu, kas kustās ļoti ātri, piemēram, izšaujot lodi no pistoles. Šo impulsa nezūdamības likumu var piemērot arī rotējošiem objektiem, piemēram, šim ritenim. Tagad šim ritenim ir ļoti maza masa salīdzinot ar mani, tāpēc man tas būtu jāiegriež ļoti lielā ātrumā, lai piešķirtu tam pietiekamu impulsu. Šajā gadījumā leņķisko impulsu, jo tas griežās, lai arī es pats iegūtu pietiekamu impulsu, lai grieztos pretējā virzienā. Tomēr tam vajadzētu būt pietiekami, lai vismaz liktu man zaudēt līdzsvaru. Labi, šis piemērs bija diezgan briesmīgs, tāpēc domāju, ka man jāiet un jāuzbūvē testa iekārta, lai mēģinātu to izskaidrot nedaudz labāk. Tagad reakcijas riteņi darbojas tieši tāpat kā tas velosipēda riteņs. Tomēr, kā jau minēju, tā kā velosipēda riteņa masa bija ļoti maza un man ķermeņa masa ir daudz lielāka, man būtu jāpātrina ritenis ļoti ātri, lai pārvietotu savu ķermeni pretējā virzienā. Tāpēc esmu izveidojis nelielu testa stendu, lai mēģinātu sniegt labāku piemēru, darbojas reakcijas riteņi. Šeit jūs varat redzēt smagu alumīnija disku, kas ir piestiprināts pie elektromotora vārkstes, kas savukārt ir piestiprināts šīs zilās plāksnes aizmugurē. Tagad šī zilā plāksne un visa konstrukcija ir piestiprināta pie šarnīra, kas ir līdzsvarot, lai simulētu satelītu kosmosā vai dronu gaisā. Tā pašreizējā stāvoklī tā nevēlas atgriezties sākotnējā līdzsvara pozīcijā. Tagad, ja es pievienošu spriegumu šim elektromotoram, tas liks šim ritenim griezties tajā virzienā, kādā motors ir pieslēgts. Un tas palielinās šī riteņa leņķisko impulsu. Un tā kā leņķiskais impulss ir jāsaglabā, tas piešķirs leņķisko impulsu arī šai zilajai plāksnei. Tātad, piemēram, ja disks grieztos pulkšņrādītāja virzienā, zilais disks grieztos pretējā virzienā, pretēji pulkšņrādītāja virzienām. Tagad es neesmu vienkārši pieslēdzis šo tieši pie baterijas ar slēdzi. Tā vietā es esmu uzstādījis dažus žiroskopus un akselerometrus šīs plāksnes aizmugurē, kas ļauj plāksnē mēģināt pašai sevi izlīdzināt, un šī baltā virsma ir plāksnes augšpuse. Tātad, ja es to noveitot slīpi šādi, tai vajadzētu mēģināt griezt riteni noteiktā virzienā, lai atkal paceltu šo puces pilventiņu uz augšu. Tātad pieslēgsim to un paskatīsimies, vai šis testa stends darbojas. Labi, tas ir pieslēgts un es to novietoju noteiktā leņķī, tāpēc tam vajadzētu spēt koriģēt savu stāvokli. Lūk tā, tas ir pacēlis balto palikni līdz līmenim. Tagad ritenis ir apstājies, jo tam vairs nav jāpiešķir leņķiskā impulsa šim zilajam paliknim, jo tas jau ir tur, kur tam jābūt. Vēl interesanti šajā testa iekārtā ir tas, ka, ja es pielikšu ārēju spēku šai zilajai plāksnei, žiroskopu un akselerometri to noteiks, un tādēļ pagriezīs riteni tajā virzienā, kurā es spiedīšu, lai mēģinātu absorbēt visu leņķisko impulsu. Pamēģināsim to. Vai redzējāt? Tas pagriež motoru noteiktā virzienā, lai mēģinātu absorbēt šīs zilās plāksnes rotāciju.
Svarīgi zināt par reakcijas riteņiem ir tas, ka tie var kļūt piesātināti, kas nozīmē, ka motors vairs nevar griezties ātrāk, un tādēļ tas vairs nevar pātrināt riteni vairāk par tā pašreizējiem apgriezieniem minūtē. Un tas ir liela problēma atlītēm, un es domāju, ka tas varētu būt problēma arī šim dronam. Ja es to atgriezīšu līmenī, motoram vajadzētu apstāties. Tagad man ir divi riteņi. Šīs bija reakcijas ritenis, kas bija uzstādīts uz eksperimentālās testēšanas iekārtas, un šo riteni es uzstādīšu uz drona. Tagad pirmais ritenis sver 194 gramus, bet šis sver 85 gramus. Tātad tas ir mazāk nekā pusi no šī pirmā riteņa svara. Tagad atgriežoties pie lineārā impulsa vienādojuma, kuru pieminēju šī video sākumā, kur masa reizināta ar ātrumu ir impulss, tas liecinātu, ka šim ritenim būtu daudz lielāks impulss nekā šim ritenim, ja abi tiktu griezt ar vienādu ātrumu. Bet es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties uz leņķiskā impulsa vienādojumu. Šis ir leņķiskā impulsa vienādojums. Tā vietā, lai tas būtu masa reizināta ar ātrumu, tas patiesībā ir inerces moments reizināts ar leņķisko ātrumu, kas ir griešanās ātrums. Bet svarīgākā daļa ir inerces moments. Ja mēs šeit piemērojam impulsa nezūdamības likumu, mēs varam teikt, ka drona inerces moments, reizināts ar drona rotācijas ātrumu, ir vienāds ar riteņa inerces momentu, reizināts ar riteņa rotācijas ātrumu. Tagad būtībā tas, ko mēs vēlamies izdarīt, ir maksimāli palielināt drona rotācijas ātrumu, lai mums būtu pilnīga drona orientācijas kontrole. Un veids, kā mēs to varam panākt, ir vai nu samazinot drona inerci, vai arī palielinot riteņa leņķisko impulsu. Palielinot vai nu riteņa inerci, vai arī tā leņķisko ātrumu. Tagad mēs nevaram palielināt leņķisko ātrumu vairāk nekā elektromotors spēj, jo tas griezīsies tikai līdz maksimālajiem apgriezieniem minūtēm. Tātad būtībā tas, ar ko mēs strādājam, ir riteņa un drona inerce. Tātad, lai šī vērtība būtu pēc iespējas lielāka, mums vajag riteni ar ļoti lielu inerci un dronu ar ļoti mazu inerci. Tātad parunāsim par riteņa inerci. Lai aprēķinātu diska vai gredzena inerces momentu, izmanto šādas vienādojuma formulas. Kā redzat, cietam diskam, piemēram šim pirmajam reakcijas ritenim, vienādojums ir puse m r kvadrātā, kas nozīmē puse no tā masas reizināt ar tā rādiusa kvadrātā. Savukārt gredzenam, kas ir līdzīgs šim, protams, bez spieķiem vidū, mēs redzam, ka inerces moments ir masa reizināt ar rādiusu kvadrātā. Tātad, ja šiem abiem objektiem būtu vienāda masa un vienāds rādijus, tad gredzenam inerces moments būtu divreiz lielāks nekā diskam. Tātad būtībā tas nozīmē, ka rādijusam ir lielāka ietekme uz inerces momentu nekā masai, jo tas tiek kvadrēts. Tātad, ja jūs dubultot rādijusu, tas būtu tas pats, kas reizināt to ar 4. Savukārt, ja jūs dubultot masu, tas būtu tas pats, kas reizināt to ar 2. Tātad šim masīvajam diskam, lai gan tas sver gandrīz vai pat vairāk nekā 2 reizes vairāk nekā šīs disks, abiem patiesībā ir vienāds inerces moments. Tagad, tā kā šī forma ir nedaudz sarežģītāka nekā vienkārši gredzens, es izveidoju šos divus diskus savā CAD programmā. Un ja es paskatos aprēķinus CAD programmā, es varu pierādīt, ka abiem ir vienāds inerces moments. Ko tas nozīmē šī projekta kontekstā? Šeit man ir divi reakcijas riteņi. Abiem ir vienāds inerces moments, un pievienojot tos vienam un tam pašam elektromotoram, abiem būs vienāds leņķiskais ātrums. Tas nozīmē, ka abi spēs nodot vienādu leņķisko impulsu dronam. Taču šis ritenis sver uz pusi mazāk nekā šis ritenis. Tas ne tikai samazinās kopējo drona svaru, jo šis acīm redzams sver daudz mazāk, bet cerams arī palielinās drona lidojuma laiku. Tas arī ļauj dronam izmantot daudz mazāks motors, lai paceltu šo riteni, nevis šo riteni. Tas tādējādi samazinās drona inerci, kas arī palīdzēs palielināt drona leņķisko ātrumu. Tātad mēs ne tikai esam saglabājuši inerci nemainīgu, bet arī esam spējuši samazināt drona inerci, kas, kā jau iepriekš minēju, ir ļoti svarīgi, lai palielinātu leņķisko ātrumu un tādējādi noturētu dronu kontrolēm. Tāpēc es domāju, ka ir pienācis laiks sākt būvēt šo dronu.
Pirms es pabeidzu šī drona ar reakcijas riteņiem būvi, es vēlos izskatīt dažas no komponentiem, kuras esmu izvēlējies izmantot reakcijas riteņu vadībai. Šeit jūs varat redzēt divus ar oglītēm darbināmus motors, kas uzstādīti perpendikulāri viens otram 90 grādu leņķīskī. Un uz šo motoru izejas vārkstām tiks uzstādīti reakcijas riteņi. Tagad šie motori spēs kontrolēt rulēšanas un piķēšanas asis, un man nebūs riteņu griešanās asī, jo to es kontrolēšu ar propelleru aerodinamisko vadību. Tagad esmu izvēlējies izmantot ar oglītēm darbināmus motors, nevis modernākus bezoglīšu motors, jo ir ļoti grūti kontrolēt bezoglīšu motoru pie ļoti zemiem apgriezieniem minūtē. Tiem ir nepieciešams vai nu kāds enkoders vai Hall efekta sensors, lai zinātu precīzi rotoru pozīciju. Arī ir ļoti grūti mainīt bezoglīšu motoru virzienu vienmērīgi. Lai gan drona ātruma kontrolieri var mainīt bezoglīšu motoru virzienu, parasti tas veic ļoti strauju bremzēšanas manevru un ļoti strauju pātrināšanās manevru, mainot virzienu. Un es domāju, ka tas radīs problēmas ar reakcijas riteni, kad drons būs gaisā. Ar oglīšu motoru jūs vienkārši varat mainīt sprieguma un strāvas virzienu, un tas vienkārši palēninās motoru un vienmērīgi pātrinās to otrā virzienā. Otrais iemesls ir tas, ka šiem motoriem ir pārnesuma kārba, kas nozīmē, ka reakcijas ritenis var saņemt lielu griezes momentu no motora, nepagriežoties pārāk ātri un neradot nekādas giroskopiskas problēmas. Lai darbinātu šos oglīšu motors, man šeit apakšā ir motora drivers. Motora drivers var darbināt abus motors, kas ir diezgan ērti. Un to vada šis Arduino Nano. Lai šis Arduino Nano zinātu, kurā virzienā griezt motors, lai vadītu dronu, man ir lidojuma kontrolieris no parasta drona, kuru esmu ieprogrammējis izvadīt servo vadības signālus, kurus var nolasīt ar Arduino Nano. Šim lidojuma kontrolierim ir žiroskopa un akselerometri, lai tas varētu noteikt jebkādas drona kustības. Un es varu arī vadīt drona kustību, izmantojot uztvērēju un radiovadīgas pulti. Tātad, ja es pieslēgšu bateriju, mums vajadzētu redzēt, kā viss iedegās. Un tam vajadzētu aktivizēties pēc mirkļa. Lūk, viss darbojas. Tas nozīmē, ka visi motori ir gatavi griezties. Un, ja es nolaicu dronu, tam vajadzētu ieslēgt vienu no motoriem. Ja es nolaicu to šajā virzienā, tam vajadzētu ieslēgt šo motoru. Tātad. Jā, tātad tas motors griežās. Un, ja es nolaicu to šādi, tad griežās otrs motors. Tagad es varu arī šeit novietot savu radiovadības pulti un vadīt virzienu, izmantojot savas vadības sviras, kas nozīmē, ka es varu vadīt dronu gaisā. Tātad, tagad es zinu, ka žiroskopa un akselerometri darbojas kopā ar Arduino, lai vadītu reakcijas riteņu motors. Es domāju, ka ir pienācis laiks pielādēt motorus, lai paceltu šo ierīci gaisā. Tagad jūs varētu brīnīties, Tom, kāpēc tu mēģini vadīt dronu, izmantojot reakcijas riteņus. Droni taču lido lieliski arī tāpat. Godīgi sakot, man nav ne jausmas. Man šķiet, ka reakcijas riteņu fizika ar visu to impulsu saglabāšanas principu ir diezgan interesanta. Un ja šis drons nelidos, tas būs tikai liels laika un naudas izšķērdējums. Un pat ja šis drons nelidos, vismaz es būšu kaut ko iemācījies, un cerams arī tev kaut ko iemācījis. Tomēr es tiešām ļoti ceru, ka šī lieta tomēr lidos. Labi, es zinu, ka tas joprojām vairāk izskatās pēc Ziemassvētku rotājuma, nevis drona, tāpēc es to piekāru pie griestiem, lai mēģinātu noregulēt dažus parametrus lidojuma kontrolierī. Piekārotu pie griestiem es būtībā atbrīvoju vienu no asīm. Šajā gadījumā tā ir Sansveras ass reakcijas ritenis. Un es patiesībā varu simulēt, kas notikt, ja es uz to pieliktu ārēju spēku, vai reakcijas ritenis reaģē. Ne tikai tas, bet es varu arī pārņemt vadību ar savu radio vadības pulti. Un likt tam griezties. Redzi, es varu veikt diezgan precīzes 360 grādu apgriezienus. Pa 90 grādiem. Tātad man ir diezgan laba kontrola pār šo asi.
Tātad reakcijas riteņa drons tagad ir pabeigts, un cerams, ka tas izskatās nedaudz vairāk pēc drona nekā iepriekš, ar propelleriem augšā un apakšā. Attiecībā uz šī drona vadību reakcijas riteņi kontrolēs piča asi un ruļļa asi. Lai kontrolētu vertikālo asi, es izmantošu šo propelleru diferenciālo vilkmi. Propelleri griežas pretējos virzienos, lai novērstu jebkādu griežas momentu izraisīt rotāciju lidināšanās laikā. Un tad, lai kontrolētu vertikālo asi, viens propelleris pātrināsies, bet otrs palēnināsies. Un tad griezes momentu starpība cerams pagriezīs dronu gaisā. Tātad būtībā viss šis tiek kontrolēts, mainot objektu, piemēram, propelleru vai reakcijas riteņa griezes momentu. Tātad es uzlādēšu akumulātoru, un tad, manuprāt, mēs esam gatavi izmēģinājumu lidojumam. Es novietoju dronu uz bruģakmens plāksnes, lai ne tikai propelleris nesaskartos ar zāli, bet arī lai pārliecinātos, ka tas ir pilnīgi līmenī. Ja tas nebūtu pilnīgi līmenī, reakcijas riteņi mēģinās to izlīdzināt un varbūt pat sasniegs piesātinājumu vēl pirms pacelšanās. Pamēģināsim to vēlreiz. Un vēlreiz. Ai! Laiks veikt dažus remontdarbus. Tātad esmu veicis dažas izmaiņas. Ne tikai nomainījis vecos salauztos propellerus. Kaut kāda iemesla dēļ reakcijas ritenim, kas kontrolē slīpumu, ir daudz mazāks griezes moments nekā tam, kas kontrolē sasvērumu. Tas ir tiešām dīvaini, jo es tos iegādājos no viena un tā paša piegādātāja, un tie ir ar vienādiem motoriem, abi paredzēti vienādam apgrieziena skaitam un arī vienādai pārnesuma attiecībai. Bet kaut kāda iemesla dēļ šim ir daudz lielāka pretestība vai griezes moments nekā šim. Nezinu, vai tam ir cita pārnesuma attiecība vai citi magnēti, bet es esmu izdarījis tā, ka esmu pielāgojis iestatījumus lidojuma kontrolierī, lai šis ritenis grieztos ātrāk nekā iepriekš. Es arī esmu nomainījis akumulātoru uz augstāku sprieguma akumulātoru, kas spēs dot motoriem vairāk jaudas un arī augstāku maksimālo apgriezienu skaitu minūtēm, kas vajadzētu nedaudz ilgāk aizkavēt reakcijas riteņa piesātinājumu. Lai līdzsvarot šo akumulātoru, es šeit pie šīs kājas esmu pievienojis dažus svinu svarus, un mans plāns nākamajam lidojumam, man vairs nav daudz propelleru palikuši, ir vienkārši mēģināt pēc iespējas ātrāk pacelt to gaisā un tad skatīties, vai reakcijas riteņi spēs pārņemt vadību. Es domāju, ja es pārāk ilgi uzturēšos uz zemes, reakcijas riteņi mēģinās cīnīties ar zemi, lai mēģinātu to apgāzt un pacelt degunu vai asti, un tas vienkārši novedīs pie tā, ka tie piesātināsies vēl pirms pacelšanās. Tātad iznesīsim to vēl vienam izmēģinājumu lidojumam. Nākamie pāris mēģinājumi neizskatījās daudz labāki. Bet tad es apskatīju šī lidojuma palēnināto ierakstu un sapratu, ka drons griežās ap savu kursa asi. Tāpēc es palielināju kursa pīdu vērtības un mēģināju vēlreiz. Šķiet, ka kursa ass tagad turas, un es domāju, ka mēs varētu būt tuvu panākumiem. Vai varbūt tomēr nē? Bet tad notika tas. Palēninātais video skaidri parāda, kā reakcijas riteņi cenšas noturēt drona orientāciju, un tie ne tuvu negriežās pietiekami ātri, lai problēma būtu piesātinājums pie maksimāla apgrieziena skaita.
Lai arī šīs 8 sekundžu lidojums bija veiksmīgs, nākamais lidojums piedzīvoja diezgan smagu kritienu. Rezultātā tika salauzts augšējais motora stiprinājums. Tātad šim ar propelleriem darbinātajam reakcijas riteņa CubeSat dronam tuvojas gals, un bija pienācis laiks pēdējam izmēģinājumu lidojumam. Tātad ir pienācis laiks šo projektu noslēgt. Tas bija diezgan ilgs projekts un arī diezgan garš video. Tas beidzot beidzās ar šī augšējā motora stiprinājuma iznīcināšanu, un pēdējā avārijā abi reakcijas riteņi arī nolūza no motora vārpstām. Šajās kājās ir dažas plaisas, un es domāju, ka rāms patiesībā ir saplaisājis arī šeit sānos. Tātad noteikti ir nepieciešams veikt dažas remontdarbus, ja es vēlos to izmēģināt vēlreiz. Kā jau minēju iepriekš video, es izmantoju SUK motors, lai kontrolētu reakcijas riteņus. Un veids, kā es regulēju riteņiem pieaudīto griezes momentu, ir mainot motoram pieaudīto strāvu. Tagad problēma ar šo ir tāda, ka radītais griezes moments nevienmēr ir proporcionāls ievadītajai strāvai. Patiesībā, kad reakcijas riteņi griežās lēni, tie var radīt ļoti lielu griezes momentu no motoriem. Bet, kad motori griežās ātri, piemēram, ja tas jau ir noteiktā leņķī, un nepieciešams atgūties, griezes moments ievērojami samazinās, kad ritenis ir ar lielu apgriezienu skaitu. Tātad faktiskais griezes moments nav lineārs, un tas ir ļoti sarežģīti, kad mēģini noregulēt parametrus lidojuma kontrolierī. Jo lidojuma kontrolieris vienkārši domā, man jāpielieto spēks šajā virzienā, lai to novirzītu šajā virzienā. Un tev iepriekš jāiestata, cik lielu spēku tam jāpielieto. Bet ja radītais spēks nav nemainīgs, ir ļoti grūti to kompensēt. Būtībā tam ir risinājums. Dažiem SUK motoriem ir iebūvēti encoderi, un manuprāt, tas ir vienīgais veids, kā to atrisināt. Tātad būtībā es ieprogrammēšu Arduino, lai tas mēra motora apgriezienus minūtē. Un tad tā vietā, lai vienkārši mainītu motora griezes momentu, palielinot strāvu, es varu noteikt motora pātrinājumu un pēc tam pielietot nepieciešamo strāvu, lai mēģinātu panākt šo pātrinājumu. Tātad tā vietā, lai riteņa pātrinājumu kontrolētu tikai ar strāvu, tas faktiski tiek izmērīts un pēc tam kontrolēts izmantojot slēgtu atgriezniskās saites cilpu. Un es domāju, ka tas ir vienīgais veids, kā panākt nemainīgu riteņa impulsu maiņu. Protams, es varētu turpināt runāt par iespējamajiem risinājumiem un uzlabojumiem, ko man vajadzēja ieviest šajā projektā. Bet ar to arī beigšu šo video. Es vēlos jums ļoti pateikties par skatīšanos. Es vēlos pateikties 3D Prints Filament par šīs epizodes sponsorēšanu. Un milzīgs paldies visiem maniem Patreon atbalstītājiem. Jūs padarat šos video iespējami. Viena īsa piezīme. Tuvāko mēnesi vai divus es vairs neveidošu video katru nedēļu. Es joprojām intensīvi strādāju pie projektiem, bet man ir daži nedaudz lielāki projekti. Es cenšos pabeigt arī vēl dažus velospēdu projektus. Tāpēc es veltīšu vairāk laika, lai koncentrētos uz garākiem video projektiem. Un augšupielādēšu tos, ka tie būs gatavi. Nevis mēģināšu steigā izlaist pirmo un otro daļu. Tāpēc, ja gaidāt iknedēļas video, lūdzu esiet saprotoši. Atvainojos, bet nākamo mēnesi vai divus es to atlikšu. Bet jā, ja jums patiks šis video, būšu pateicīgs, ja atstāsiet īkšķi augšā. Ja šajā kanālā esat pirmo reizi, lūdzu zemāk nospiediet pogu abonēt. Un, ja jums patīk šis video, būšu pateicīgs, ja padalīsieties ar to ar saviem draugiem. Ja viņus interesē jebkāda veida reakcijas, riteņi, satelīti vai ja spēlējat Kerbal Space programmu. Tieši no turienes man radās šī ideja. Tā ka jā. Es varētu runāt bezgalīgi ilgi. Paldies vēlreiz, ka skatījāties un tiekamies nākamajā video. Uz redzēšanos!